91. numuru redzējām. Nu, viņš ir rezervē pagaidām Danils Sobčenko 0-1, diemžēl. Neveiksmīga epizode. Jā, nu skatāmies, kas te notika. Labs metiens, bet nu negluži netverams. Jā, Lokomotīvi ļoti aktīvi, bet tagad Lauris Dārziņš iziet metiens un vārti! Lieliski! Lauris Dārziņš 1-1. Statistika 9 punkti un viņš panāk arī punktu skaita ziņā Marku Hartiganu, kuram ir 3+6. Ņemt un uzsākt savu uzbrukumu. Tagad jau pa otru malu. Troters, pats metīs. Nu, tāda viltīga piespēle Dārziņam un vārti! Lieliski! Laurim Dārziņam otrie vārti šajā spēlē, Brokam Troteram kārtējo reizi kaut kas tāds. Jā, nu lieliski. Bravo Brokam un bravo Laurim. Otrie vārti šajā spēlē. Un 5. šajā sērijā. Tā kā Lauris gūto vārtu skaita ziņā. Šaurs laukums, bet joprojām esam uzbrukumā. Mūsu 4. maiņa, var teikt, ir iespiedus metiens. Andris Žeriņš vārti! Lielisks knockdowns Lokomotīvai savās mājās. Un augstāka nekā mums, bet ir vēl tādas īpašības kā raksturs, kā uzņēmība, kā mērķtiecība, kā pašatdeve. Un šajos komponentos mēs pirmajā trešdaļā kopā spēlējām. Viņam, bet tomēr metiens bija. Un nu, svaigs, kas saka, augsts vārdsargs. Oi, tagad Dimitra zina, ko darīt tādās situācijās. Pavērsiens, jo, ja mēs pirmo trešdaļu būtu uzvarējuši ar 2 vārtu starpību, nu, negribi Loko būtu sākus nervozēt. Tagad šie gūtie vārti. Pēc 10 minūtes ir aizritējušas. Jā, 11 kā praktiski. Labi, un tagad jāmet iekšā. Un vārti, lieliski! Augstasinīgi. Tomašs Surovijs. Spēle neizgāja, atšifrēja. Pat netaisījās piespēle. Vienkārši pieskrēja, atņēma ripu, noguldīja un vēl savāca ripu. Jau pirmo reizi varēja mest, neuzmeta Tomašu, bet tomēr saglabāja šo ripu. Vēlreiz atkārtojumā un tur Žuku. Uz maiņu devās partneris. Jau bija ļoti labi domāt. Černkis uzmet vārtu virzienā 3-4. Diezgan gaļš brauc mainīties. Un tā diezgan muļķīgi sanāca no Slīdas pret vārtsarga Kājsargu. Un Gaļimovs gandrīz no 0 leņķa. Tomēr bloķētie metieni. Ir viens no līderiem noteikti visā līgā. 4-4. Atkal Gaļimovs. Turpināja ar metienu, nevis ar apspēlēšanu. Jā, un izskatās, ka ripas starp kājām. Kājsargiem, jā, ļoti spēcīgs metiens. Neļaujam Kaļaņinam. Ļoti labi Jēkabs Rēdliks nospēlē vārtu priekšā un diemžēl. Jā. Kaļaņins gūs savus 9. vārtus. Mūsu aizsardzības zonā tās ir partneramas piespēles. Tur to piespēli deva, tas bija Broks Troters. Labi, ja viņš gribēja pāri vārtiem, it kā deva, jā, bet tur Čurilovs ieguva ripu un Kaļaņins. Jā, tur tikai vajadzēja. Pārējo.